Paldies! Tas bija Rimantas Strēģis no Visaginas. Paldies! Līdz ar to konkursā, par ko jābalso, dalībnieki jau ir nospēlējuši. Bet tagad tālāk, kamēr jūs balsosiet, spēlēs dalībnieki, kuri jau sēda mājās uz tās muzikantu taburetes. Un vienu gadu tādu tabureti, konkursi 3 gadus, dabūja Dainis Ločmanis no Salnavas. Daini noc pašpieļoja, kā tev viņš tos taburetis tī labi sēdēt izpieļot. Bet es jums arī atgodināju, ka šitajā pogosmojā ir izstode muzikanta personība. Mēs šodien i Dainis tur bija, tī var redzēt pitīm godiem cilvēkus, muzikantus, kuriem tādi zemīgi personāži vienmēr atbrauc ar zitim svāršiem. Piemēram, šobrīd jūs jums sacāt, muzikanti sacātu, Nikolaju neredziet, vai Nikolajs ir atbraucis. Kad tāds katru godu, tad mēs tāda Ērika brauca no Kuldīgas. Un Dainis skatījos, Dainis bija smuks jauns, tagad tikai smuks. Un Dainis saka, jā, šis tāda Ēriku atcerās. Es saku, jā, Ērika vienmēr atbrauca ar visiem padzīdo, ar akordionu pastaigo. Tad aiziet, tu izstodi pazaverīt, tī tādi ir QR kodiņi uzlikti. Jūs, kad telefonā uzlīkat kameru, tad jūs redzēsiet tur video, kā jūs spēļoja tīši Barkavā tīpi skūvis dīķa. Tad par Daini nabalsojat, jūs varat jau atbalsēt ar dejom un aplausim, jo Dainis jau ir sātā labu taburetku dabojis. Tad Dainis Ločmanis no Salnavas. Pēc 3 nokušos gados jau varēs jaunu šoku spēļot. Atceru, šitu spēļus mēs tipi sāžokus spēļot. Ideja, tā jau kolnā kopuši. Jā, skatuve nav mainījusies 25 gadus, kā izdūmomi tādu parastu, lai jau lātoki, vīgļoki izkopt onkuļim. Tā arī nukolpojuši ar 25 gadus. Bet jūs aktīvi balsojat, jo vēl pēc Daini uzraisīsim jau skaidrāt balsus.
izspēles. Paldies, Daini, paldies, tas bija tik brēnīgi. Aplausi Dainam. Kad jūs vēl pie Daina muziku spēļosi? Dainīši godu nedoncēs. Es jums nosaukšu tagad visus dalībniekus, jā. Ja nu kāds vēl aizmirsis lapiņu un zīmuli uzrakstīt, jā. Nu tad konkursā piedalījies Kazimirs Blaževičus, Lietuva, jā. Antons Savickis no Kaunatas, Emils Logins no Riezeknis pīzadaļie, Renis Noviks no Riezeknis, Zaņa Dukaļskai Barkava Rēga, Nikolais Zaharovs no Rēgas pīzadaļie, Pieteris Briška no Rēgas. Voti visi. Ir Imantas Streigis no Visaginas Lietuvas. Aplausi konkursa dalībniekiem. Mēs tagad īsim skaitāt balsus un jūsim tagad spēļos. Arī viena taburete ir, viņa visu laiku baiginās, jos arī šitos meitinis dabo tabureti vienu godu, te ir viņa Melna un Lauda Rudzīte, jos ir radineicis. Un jos dabo tabureti vienu godu un tabureti ir pie vījas. Ja jūs sacīja, ka tai cīši nelītoja to tabureti, lai jau varētu nodūt Laudai pēc tam. Bet varbūt Lauda izaugs otri, uzspēļos pati, jau bijis otra taburete. Viņa varēs paturēt savu vecu taburetku. Nu, lūdzu, un šeit ir lielim aplausim jobaini Vijai, Melnei, ja ir latgalīte. Dēļ tam es tai varu sacēt. Par to, ka ja tu rodu bārnu ir atvilkusies itim svātkim, jau paaugusi jau pa itim 3 godim, jau izamocies jau vairāk instrumentu spēļu, tiek aplausi Vijai par to, ka ja jau no paudzi atvilkusies itim svātkim. Nu, lūdzu, mēģi. Labdien visiem! Īstenībā nav 3 gadi. Mēs ar Leldi kopā spēlējām ansamblīti Upes meitas vila. Ko tas nozīmē? Mums vēl ir trešā meitene šodien netika, bet mēs muzicējam šad tad, kad mums sanāk saskrieties gadu tikai ar Leldīti. Mums precīzi šķir viena paudze. Lelde man ir, es esmu precīzāk, Lelde nenormāli sen izklausās, vecmammas māsa. Un es īstenībā lepojos, ka 11-gadīga meitene neatsaka ar vecmammas māsu muzicēt kopā. Pirmā dziesmiņa, ko mēs izpildīsim, būs Upe, upe, meita, meita, latviešu tautas dziesma.
kamolā, kas gaidīja man dziedāt, apaļāji kalniņā, izsakāti saulētē, sudrabīni sīrādā, kas gaidīja man dziedāt, apaļāji kalniņā, izsakāti saulētē, sudrabīni sīrādā. Dziedot mūžu nodzīvoj, dziedot tiesīt veselīte, Tava dāla dārziņā. Dziedot dzīvo, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoj, dziedot tiesīt veselīte, Tava dēlu dārziņā. Upe, meitā, meitā, abas vienu daidumī, te kupīte riņķodama, iet meitiņa dziedādā, kas ar dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt, kas varēja airiekstīti, bez lai viņas pārīti. Dziedot dzīvo, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoj, dziedot tiesīt veselīte, Tava dēlu dārziņā. Dziedot dzīvo, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoj, dziedot tiesīt veselīte, Tava dēlu dārziņā. Dziedot tiesīt veselīte, Tava dēlu dārziņā. Dziedot tiesīt veselīte, Tava dēlu dārziņā. Mazā Lelde gadu mācās mazu garmušķiņu pašmācības ceļā. Otru dziesmiņu mēs mēģināsim nospēlēt, lai jums ir interesantāk, citādāk. Akordions un garmušķiņa. Nākošā dziesma būs par 6 jauniem bandeniekiem. Seši jauni bandenieki joj pa ceļu žingedā, seši jauni bandenieki joj pa ceļu žingedā. Visiem seši zirni zirgi, visiem caunu cepurēts, visiem sešiem zirni zirgi, visiem caunu cepurēts. Visi seši sajojuši skaistā mojas kalniņā, visi seši sajojuši skaistā mojas kalniņā. Visi seši mīlējuši vienu skaistu meiteni, visi seši mīlējuši vienu skaistu meiteni. Divi teica, te ir muna, otri divi navatīs. Divi teica, te ir muna, otri teica, navatīs. Treši divi pīļojuši
norzda beju gonos goju. Paldies Vijai un Leldei. Tev visi mazot dobu. Bet tagad, kamēr vēl skaitam balsis un kamēr organizatori domā, kuram te iedot vēl vienu tabureti, tagad otkon izdomāja, ka ir Latgaļas pļovā Būzānu pilskalns, piemēram, jā, un ir atgojuši 2 muzikanti ar treisrindu harmoniku i cimbalim, kas Latgalī bija pie rūbežas, Norbīt Barkavas pusī nā, bet tī, kur Kroslova un Zilupe pie rūbežas cimbali bija ļoti tāds populārs mūzikas instruments. Un Latvijā šobrīd ir tikai daži tādi mocēti muzikanti, kas ir izamocējuši spēļot cimbalus, bet tāda neviena senā onkuļa vai tāda seniora nav, kas cimbalus mok spēļot. Un tagad spēļos Kazimirs un jo draugi. Un parodās, kā tī cimbali skaņ. Bet Kazimirs arī ir skolotājs Lietuvas jaunīšiem. Viņš mocā arī tādus kursus, kur jaunīši mocos spēļot cimbolus, lai napazustu Latviju, vēl da tādiem kursiem īsti nav datikuši. Nu tad aplausi Kazimiram ar kompāniju. Aha. Vladislav.
Paldies! Instrumentu jūs jums parodīja, nu tagad, kura mākis lūpā, tad var bija, ka Kazimir ar tādu pasūtāti varēsit sokt mocātīs. Nu, un noslēgumā tad, kā diezgan daudzi skatītāji gāja šodien un man pa ielu prasīja, vai šodien spēlēs Lintars. Es teicu, jā, spēlēs. Nu, tad Lintars arī ir jaunais muzikants, kurš savu popularitāti gan spēlējot, gan arī jau izmantojot sociālos tīklus, salīdzināt tagad Lintaru un Nikolaju Zaharovu. Nu, kurš te labāk sociālajā tīklā sevi izliks? Protams, ka nie Lintars. Un Lintars arī jau balvu ir dabūjis pirmajā konkursā, ja? Viņš jau var sēž uz muzikantu taburetes kādus gadus, lai pasēž.
Tad jau varēs atkal izdaļāt konkursā. Varbūt tev vairs nūsēdies braukojot, baļļas spēļot. Bet Linters ir tāds tipisks jaunākos paaudzes muzikants. Starp citu ar sakņum latgalī, vectāvs latgalīts, nu dricāņum. Ja? Nu, lūk. Un kā es vienā intervijām sacīju, ka tautas muzikanta gēns dzēvoja latgalīšos, un tur nekas nav malots, vai ne? Kurus te nok, visi nu ar kādu sakņu no latgalīs, ir reidzinīgs, nereidzinīgs. Un, nu tad Linters ar Jānu arī muzicēja kopā, jāsai lepni esmu, ka īti jaunīši ar mīsim tādiem vecokiem nasmodēja, esmu pamuzicēt arī muzikantu grupā Svērta, ja? Nu tad Linters Kristiāns Drille un Jānis Lokenberga. Tagad laiks bišķiņu uzdziedāt, vai ne? Kaut kad bija meitene man jaukā, zelta mati acīs spogākās. Vasaras tveicei ziedu klātā laukā, pavadīja dienas brīnums skaistākās. O, laukā, kad atkal mēs kopā dosimies prom roku rokā, dzīve lai straujāk netrauc. O, laukantīrā, saulēni tālumi raida, saulēnas dienas mūs gaida, svaižotās naktis mūs sauc. Bija jāšķiras mums abiem,
palika tik saldas atmiņas. Tikties ar viņu, lūdzu gariem labiem, cerība man sirdī vēl nav gaisušās. O, Kandīra, kad būsim atkal mēs kopā, dosimies prom roku rokā, dzīvei straujāk ir drauds. O, Kandīra, kalmi ir raida, saulainas dienas mūs gaida, svaižotās naktis mūs sauc. Un tad uzdziedāsim tā par vecpiebalgu Sūnētas rozēm. Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē, kā lai tādā brīdī projām iet, ja viss apkārt vecpiebalgas pusē. Atkal baltas ūdens rozes zied, ja viss apkārt vecpiebalgas pusē. Atkal baltas ūdens rozes zied, panāc pretī ūdens roze manā, pamalē jau atvasaru jūt. Cik gan ilga tāda sirēšana, cik gan ilgi vari tik skaista būt. Cik gan ilga tāda sirēšana, cik gan ilgi vari tik skaista būt. Tāpēc lūdzu piedod vecpiebalga, ka es nāku tavas rozes sakt. Ja tā šonakt zied tik ļoti valgas, kas to zin, vai sirīsi to nakt? Ja tā šonakt zied tik ļoti valgas, kas to zin, vai sirīsi to nakt? Paldies! Nu tad ir zinām arī konkursā rezultāti. Nu tad ir šogad laikam svētkiem par godu tie labie galvnieki Alūksnes pusē. Lūgumā uzmeistaro 3 taburetes, viņi uzmeistaro un zvana man saka, mēs jums uzmeistarojam 4 taburetes. Ļoti labi vien arī nodara. Nu, tādu veicināšanas balvu es pirms gribētu dot, un tā veicināšanas balva būs no mums organizatoriem Leldei Rudzītei. Lai nav jāgaida, kad viņa man novēlēs viņai to tabureti, un par to, ka bērns ir sācis mācīties ermonikas, tas nozīmē, ka vēl pēc 2 gadiem
Viņa atbrauks viena pati, nebija viņai vajadzēs vairs radu neko, viņa aplausi Leldai Rudītei. Skaļāki, skaļāki. Nākamo tādu mūža balvu tādu par to, kā ieguldījis mūzikā mūžu, un lai ir, kuru apsēsties, kad meistaru un remontē citiem garmanis, tas ir, es gribētu iedot Nikolajam Zaharovam. Kādi aplausi Nikolajam? Garmaņa, kuru nūlikt garmani mozu vai nūlikt arī pašam pasādā zamošam parādā. Jā. Nu, tādu simbolisku balvu par to, ka atbrauca lietuvīšu, tas ir tā vairāk tomēr latvīšu konkursus, bet viņi visi gribēja atbraukt un simbolisku balvu puču pūdu Kazimiram par to, ka es atveda lietuvīšus uz šeit. Nu, un tagad pati galvenāko balva, skatietoju simpotēju balva ir, tur nav arī, tī lapeņu bija vairāk kā vajag. Ir Reinim un Zanei. Nocik. Un, nu, man bija tāda slepena arī tur. Man bija arī tāda slepena žūrēja, un žūrējā biju es, un arī profesionāls mūziķis, Artis Gāga, un vēl arī ir folkloristi, kas šeit ir. Un Artis teica, ka viņam nāsu citu komentāru, ka arī organizatora balva ir Reinim un Zaņai. Tā kā viņš nebaigs jodala. Bet es saku, lai es pamatājot, ka tas nav pa blata sistēmā īdot otrā taburet, ka tas ir ļoti pamatot. Skaļi aplausi. Par to ir jotīt un vēl 2 gabali jānospēlē. Kas tu ko tev naskrīt jaunam muzikantam? Viņš taburetis tev pļovā izamēģinosim. Bet jūs jums skatietoji paldies, ka jūs katru godu attīmat, jo citādāk tad, kad šo svātku sokumā brauca, tādies, kā saka, onkuļi muzikanti, kuri bija nanuskaņotas garmanis, skatietojiem nebija interesanti. Viņi tik brauca, kā uz relikvējiem pasavērtīs, ar kādu instrumentu atbraukt. Bet barkavīšu vienmēr ir skatietoju rindos, mēs šodien skatījāmies tos video, vienmēr ir ļoti daudz. Tā kā barkavīši šo svātkus mīl, man par to ir liels prieks un arī prieks par to, kad es saku, ka man ir tautas muzikantu biedrība, mēs tur Barkavā rīkojam svētkus, vai arī, kad es saku tautas muzikantu biedrība, kādā veikalā, ko pierkūt iz čeka, tā ir tā vieta, kur jūs rīkojat tos svētkus, un tāda sajūta, ka visi Latvijas zina, kur ir Barkava, un mēs par to esmu ļoti lepna. Aicinu arī aiziet uz to pogosta porvaldes telpu, tur arī Līgas skarenis mākslinieces izstāde ir, bet priekštelpā ir tī, kā es jau sacīju, tos muzikantu personības un pazavērtīs, un tī, kas īt katru gadu svētkiem, jūs ieraudzēs un visi atcerēsitās, tā ir Sonkuļs bija atbraucis, jā, viss tas taigo par Barkavu. Tā Reinis jau sazataisies, es sātu braukt, jo... Nu tad ar aplausim 2 kursus laureātus, kam ir skatītāju simpatiju balvu un organizatoru balvu. Nu mēģinot te pat uz sūlenis vai izturās.
paldies, ka jūs atnācāt. Maza pauze, vai aiziet pārēģīt sākā kopējā padzerīt un nocīt sešūs uz koncertu. Tad jau ceļā ir starptautiskais folkloras festivāls no Upeitis, Lipakusti ar visiem.